Andra Kiviča raidījums No Bullshit Experience kopā ar Andru Kiviču. Jaudīga saruna, konkrēti jautājumi un konkrētas atbildes. Šis ir tapis pateicoties kredītu apvienošanas ekspertiem Latvijas kredītņēmēju palīdzības programmu. Vairāk par atbalstītāju meklē interneta vietnē lkpp.lv. Atkārtoju vēlreiz. lkpp.lv. Mīļie draugi, jūs ekrānos No Bullshit Experience kopā ar Andru Kiviču. Šodien pie mums ciemos ir Saeimas deputāti no partijas Latvija pirmajā vietā. Arī stila ikona, modes blogera, personīgā stilista agrāk, teoloģe, ar augstāko izglītību bakalaura. Maija Armaņēva. Malets. Paldies. Viss rīt trenējies. Un mēs sākām runāt, kā mēs iegājām politikā. Man bija tā, ka es 18. gadā iegāju KPV. Vienmēr sakot, iegāju kaut kādā augusta sākumā, tad man Rudolfs Brēmans teica, tagad tev apdirsīs 2 mēnešus, bet tu neuztraucies. Es domāju, ko viņš mūl, ko tur baigi apdirsīs? Zin kā, nofotografējos KP ofisā pie sienas ar KPV krekliņu, viņš tā uzlika vēl īkšķi, debīli pasmaidīja un uzrakstīja tekstā, kad par valsti bez zagļiem un korupcijas, par valsti, kur cilvēki grib maksāt nodokļus, par Latviju, no kuras cilvēki negrib braukt prom. Un tam izlādējās telefons. Es aizbraucu mājās, un kādu stundu braucu mājās, pieslēdzu telefonu, iegāju Facebookā, un tur bija 1400 komentāru, ka man vajag palaist pa apli, nogriezt olas, piekaut ar galvu pret sienu šitais kroplis politikā, un es sapratu, wow, un tas viss turpinājās tiešām 2 mēnešus. Twitteris, tas attīstībai par, tur bija tā troļu armija, jaunā konservatīvā partija, tie bija nenormāli. Es saprotu, kas notiek? Un visi runā, ka vajag jauns cilvēks politikā. Vajag jauns cilvēks. Es domāju, man ir psiholoģijas pedagoģijas fakultātes bakalaurs, sporta izglītība, varētu iet izglītības komisijā, bērnu jauniešu sports. Ne, tā nav. Kā bija tev? Pirms es sāku saprotu, ka tā troļu armija, viņa uzdevums ir iebiedēt visus, kuri grib nākt tiešā politikā, lai tikai tu tur vispār pat netuvies klāt. Ja? Un ir partijas, kurām ir tiešām savas troļu armijas. Bet tu arī minēji, ka tu iegāji burtiski 2 mēneši pirms vispār vēlēšanām. Tas ir ļoti īsts periods, 2 mēneši. Tas nav nekas. Un jebkurš, kurš ienāk iekšā tādā pēdējā brīdī, tiks kārtīgi komentāros apspriests. Ja? Būsim šodien, es būšu diplomātiski, tu droši esi tu, bet es iegāju daudz, teiksim tā, pirms vēlēšanām bija ļoti garš periods, jo viss sākās ar Covidu. Atceries, kas bija Covidā. Visi aizliegumi, kaut kādi pilnīgi absurdi valdības lēmumi, ka tu nedrīksti nopirkt cimdus veikalā, ja? Tu nedrīksti neko darīt, ne pa labi, ne pa kreisi solis nošaus bez mazai, ļoti strikti. Un es esmu tāds cilvēks, ka man nepatīk tāda ierobeža, ka tev kaut ko baigi paņem un ierobežo un neļauj būt tev pašam un izvēlēties, ko tu īsti gribi darīt. Ja? Un tad mēs bijām vienā atpūtā pie Sproģiem, zinu Sproģu ģimeni. Mēs sākām runāt par šo visu Covidu, par tiem aizliegumiem. Sproģu ģimeni mācītājs. Jā. Un es saku, klausies, nezinu, kaut kas ir jādara šito, kaut kas te nav kārtībā. Un tad viņš tieši arī pieminēja, ka, kur Ainārs taisās atgriezties, taisās dibināt savu partiju. Un vārds pa vārdam vienkārši tajā brīdī sapratu, man bija vienīgais teksts galvā, ka tas ir vienīgais, kas vēl kaut ko var glābt. Šis cilvēks, šī partija, un es teicu, es gribu būt daļa no šī, dabūt man numuru, saved mani kopā. No Māris tāds klausās, mans Māris, ja, Mežals, viņš tāds, tu tiešām esi nopietni to visu domāju, saka, jā, vai ne tu nāc ar mani, vai es iekšā viena pati, bet, es sapratu, ka tas ir tas, ko es gribu tālāk darīt. Tu sajūti netaisnību. Netaisnība bija nereālākā, un es esmu vienmēr, tāds taisnības cīnītājs jau no bērnības. Un tas man ir vienmēr bijis ļoti svarīgs punktiņš. Visi tie protesti arī, viena no pirmiem protestiem, atceries, bija Krasta ielā. Krastmalā, 12. decembris bija. Jā. Es ļoti labi atceros tos laikus, kad vēl tev, un mēdī ņem un vēl filmē un bildē, kuri tur bija, pēc tam izliek visur portālos, ja, piekarina pie tās sienas, ja. Tu biji tie Krastmalas tusiņā? Pie slavas sienas. Es biju. Sodu nedabūji?
Es neatceros, zini, par Es dabūju 2000 sodu, jo es piegāju Horenam klāt. Tur bija tā, Horens stāvēja. Es skatos, Horen, čau, Horen, viņš tā, čau. Es saku, tu arī te, ja viņš saka, jā, es arī te, tu arī te. Es saku, es arī te. Nu, davai, čau. Un, kroči, mēs esam nofočāti ar Horenam 2000 sods, un ievērot 2 metru distanci. Un nākšā dienā pēc tam, kad dabūju to sodu, nāca pie Vošikovs klajā, kad izrādās vējā, nemaz nevar to Covid dabūt. Bet tanī dienā baigi daudz dabūja tos ārprātīgos sodus, un tur daudz no dzīvokļiem atvadījās, jo tur tiesas izpildītāji. Un pasaka, lūdzu, tas bija normāli, tie bija normāli laiki, nu, kā tajā brīdī tu vari vienkārši noskatīties uz to bez kaut kādām emocijām, vai visam piekrist, jā, es visu darīšu, ko es man teikšu. Tur bija cilvēki, kas domā, ka es vispār organizēju to pasākumu. Es arī nenormāli ņēmos, es arī sevi prātā. Es teicu, Lienai ņem telefonu, es stājos pie sienas, man bija 26 jautājumu kariņam, tāds video. Un tad es sēdēju mašīnā, tādā ziemas jakā un aizsnēju visus krastmalu un tādā džemperī un tā, jo ziņā, pazīmēs kaut ko no šobiznesa, saprotam, protams, ka vīrus jau bija, kaut kāds, jā, bija. To neviens nenoliedz. Bet kāds bija 10 reizes lielāks PRs, kā jebkurai gripai, kāda reklāma, katru dienu pa televīziju un radio pateica nāve, vismaz 60 reizes un mirs. Un nevienu brīdi nebija sasniegts tas 1%, kas ir epidēmijai vajadzīgs 18,000 cilvēku. Un SPHC tu ieeju un izrādās, ka tā reāli tā nāve 75, 70 plus. Un čakarē viss 34. Un tik daudz, kas neiet kopā. Tas. Vakcīna jau tik ātri nevar uztaisīt, bet pēkšņi vakcīna uzreiz ir gatava. Un, Tev neatgādina tagad paralēlis ar nesen notikušiem pasākumiem? Nē, skaidrs ir viens, ko es esmu dzīvē sapratis. Nenam neinteresē cilvēks, visiem interesē piķis. Arī skaidrs, tur jau nes par to, ka vajag visu sabiedēt līdz nāvei, lai beigās vakcīna ir tā kā pestītājs. Ja? Un arī šeit Stambulā ir vesela kaudze, ar vardarbībā cietušām sievietēm, un tad nāk kā pestīšana šī konvencija, lai gan patiesībā būtu vienkārši jāgroza likums un tā. Bet izrādās apakšā ir milzīga nauda nevalstiskām organizācijām, un par to jau tiek aurots no tās tribīnas, par to, ka piķis tūlīt aizies gar degunu. Jā. Bija tā, kad arī Māris Mežals bija sataisījis veselu, bija dabūjis tātad informāciju visām tabulām, cik kura organizācija saņem vispār no tā visu, un tās naudas ir patiešām milzīgas. Un zin kā, es uzdodu jautājumu vienmēr, kur jūs esat bijuši ar saviem piketiem katru reizi, kad ir bijis kaut kāda sieviete vai jauna meitene izvarota, kas ir to pults čāli? Tu zini, par ko es runāju, par kura pults keisu? Straujupīte. Kur ir? Kas notiek ar to? Kāpēc nav protesti par šo? Ja mēs gribam parunāt par vārdarbību, bet Stambulas konvencija nav pret vārdarbību. Tas ir par kaut ko citu. Par to mēs parunāsim vēlāk. Mēs pie Stambulas. Tātad vienā siltu zvanu Šlesneram un saka, es esmu Maija Armaņeva. Un vienmēr sakot, es gribu politikā. Un ko viņš saka tev? Jā, tiekamies, jo viņš toreiz organizēja, pirms dibināt partiju, viņš organizēja tikšanās ar vairākiem cilvēkiem, kur vispār grib iestāties, jo, kā tu zini, lai dibinātu partiju, tur vajadzīgs konkrēts cilvēku skaits, lai vispār dibinātu. Viņš zināja, ka tev ir milzīgs sekotājs skaits Instagramā, ka tu esi modes blogere, personīgā stilista, ka tev ir liela sekotāja armija, kas arī var noderēt tā kā partijai. Zini, es pat viņam nebiju to jautājis, vai viņš to zina. Nezinu. Viņš var prasīt, kas tu tāda esi, vai viņš zināja vienkārši to? Kaut ko viņam, viņam bija sproģis, protams, ka par mani kaut ko bija pastāstījis noteikti, jā. Bet sākās, es saku, viss ar to, mans tops bija Covids, jā, noteikti skaidrs, kad sociālā tīklī varbūt kaut kādu lomu spēlē, bet, zini, netik lielu, tāpēc, ka viņš pats bija tajā laikā, tikai varbūt pāris mēneši apakaļ iemācījies vispār Facebook lietot. Tā kā, es nedomāju, ka tas toreiz bija tas pats viņam svarīgākais. Nedomāju. Nu labi, tagad tu iestājies partijā. Jā, dibināju partiju. Dibināju pie dibināšanas klāt un tā. Un visi tie tavi sekotāji, es ļoti tev mīlu par to, ka tu ļoti labāk izstāstīt par modi, par dzīvi, par stilu un tā, un viss tā izklēd, un viss ir tralalā, un šobiznesa, un viss izī, un pēkšņi viņa ielien politikā. Vai tu dabūji pār sevi kaut kādas samazgas, kaut kādu nosodījumu, kaut kādu heitu, vai cilvēki bija priecīgi? Maija, beidzot ir kolosāls cilvēks, kā tu būsi politikā. Beidzot, mums būs pie kā griezties, ka mums būs problēmas patiešo. Bija visdažādākie komentāri. Bija arī šādi pozitīvi komentāri, bija arī nevisai patīkami komentāri. Bija tādi, ko viņa tur darīs, lai labāk par savām lūpu krāsām stāsta, par kleitām stāsta. Tādu bija gan ļoti daudz. Ja? No sērijas paliec tur, kur tu esi, kur tev jāiet vēl tālāk vai citā sfērā jālien. Tas gan bija, bet
Nemaz jau tik pēkšņi tas nenotika, tomēr visi tie protesti, un viņi bija diezgan daudz tam īsajā periodā. Man, zin kā, arī tie visi protesti jau krājās vairāk, es arī daudz vairāk sāku par visām sociālām tēmām runāt. Tā kā kaut kāds man bija tāds etaps, dabiskais etaps. Tad tu iestājies būtībā partijā un bija klāt pie dibināšanas jau kā aktīvisti. Jā, kā redzams cilvēks, kurš iestājās un raksta un izsaka viedokli, kas nav varbūt populārs, un izsaka viedokli, kas varbūt daudziem arī nepatīk. Vai arī, zinu, ko es tikko atceries, un tu man pareizi pajautāji, visbiežāk man rakstīja paldies par drosmi. Māja, paldies par tavu drosmi, jo atceries, tie bija tie laiki, kad vēl visi baidījās kaut ko nedod Dievs pateikt. Nu kā? Tad no varas atkarīgie cilvēki runāja par to, ka jākara pasaulē briesmīgākais vīrus un rekā visi mirst. Un galvenais, ka vienu brīdi arī bija tāds baigais uzlidojums, bet cilvēci viņiem 60, 70 plus, bija arī tur 50, teiksim, bet no diabētiem, viss kaut kas gadījās. Mistiskā veidā arī maratonisti kaut kādi bez liekajiem svariem, un tā. Bet pamatā jau tā kā, bija skaidrs, ka kaut kas, briest kaut kas tā kā, ka tur cilvēks bišķiņ pa muļķiem. Pirmām kārtām jau tie saslimušo mirušie, neviens nestāstīja par tiem, kas ir izveseļojušies. Jā, labi, bet vienkārši arī, tātad tu nebija tajā varas, jo, piemēram, mūzikā bija tā, ka šovbiznesā vispār viss apklusa, un tie, kas lēkam bija kaut pie kāda kultūra kapitāla naudas vai par kaut kādas vienotības, tie tagad ir, kā tu tā nav gripa, nē, un normāli cilvēki sāk vienkārši tā sašust, ka tu, un es arī dabūju iekšā, ko tu vispār tur dirsi, jā? Bet tas viss turpinās. Tas viss joprojām turpinās. Par jebkuru tēmu, kas ir nērta vadošai koalīcijai, tu vari paņemt jebkuru slavenu cilvēku, ja viņam ir pasūtījumi no konkrētiem cilvēkiem, no konkrētām partijām, tur valsts vara. Jā, viņš arī es savā nēmā par to nebija aizdomājis. Es domāju, ka cilvēks viņš tā kā saskaņā ar sirdsapziņu dzīvo. Un tagad man ir atvērušās debesis in our late 40s, kad vispār viss ir ap piķi. Ja tev dod, tas, kas tev dod naudu, tā stabulē tu pūt. Kaut arī uz ārtu esi kā visgodīgākais sirds cilvēks ar sirdsapziņu, Mēs tā kā Ivāns tikko, Tautas frontu un atmodu un tā tālāk, Bet jau nezinu, no kurienes viņš liek desu uz maizes, Un tā uz to dzīvi izrādās ir jāskatās. Un mums, piemēram, nekas neatlec no tās silas, tāpēc es arī močījām, tā kā jutām, Un automātiski bijām ienaidnieki, Bet reiz mēs bijām brīvi savos vārdos, mēs bijām brīvi savā izvēlē. Man liekas, tas ir visdārgākais, tas ir visforšākais, kas tev var būt. Un tev to neviens nevar atņemt. Kā viņi centās to atņemt, viņiem tas nesanāca. Es uzskatu, ka nesanāca. Es uzskatu, ka mēs ar tevi esam tādā ziņā uzvarētāji. Jā, vispār jau, man liekas, ka Tolstojs teica, ka правду говорить легко и приятно. Ka tik patīkami runāt patiesību un būt tādam, kā tu jūti, jo tagad pasties, kas notiek ar sievietēm, vīriešiem 40, 50 gados, visi attopās kaut kādā pusmūžā vai pāri, ka vispār ir tāda opcija, kā būt pašam. Moš es pamēģinu tā kā būt es mūža nogalē. Zini, ko, es gribu, lai mūsu arī skatītāji tomēr šo te bišķiņ sadzird. Es gribu būt es pats. Mēs to dzirdam katru dienu sociālos tīklos. Tu atver Instagram, TikTok, vienalga, ko tu dzirdi. Ir svarīgi būt pašam. Bet neviens jau to nesaprot, kamēr viņš nav sasniedzis to punktu, ka viņš tagad saprot, tagad šī momentā darot, piemēram, šo darbu vai dzīvojot kopā ar šo cilvēku, es pēkšņi esmu palicis es pats, bet kamēr tas ir uz vārdiem, to ļoti grūti saprast. Es pati esmu tam izgājis cauri. Bet, zinu, liekas, daudz cilvēku vienkārši domā, ka tagad, kad viņi būs tiešām tādi, kā viņi ir un kā viņi jūtās, ka notiks kaut kāda katastrofa, ka šī pasaule vienkārši ir reāls teātris, kurā tev ir sava loma, kā citi tevi redz, ja citi tev redz kā zolīdu cilvēku pieklājīgu, ja tu pēkšņi tāds nebūs, ka tu visus šokējis, tev var izmest, tu var pazaudēt īstenībā, kas ir galvenais kapitāls mašīnās, ja principā nauda tomēr. Veselību un naudu. Tev var izmest no darba, ja tev gribās priekšniekam pateikt, kā es tev gribētu iekraut, bet tu neprāt, zini, es tev godīgi sakot, iedot labprāt pa muti. Ārā, tu esi atlaists, tev ir jāturās, Tad cilvēki baidās, viņi domā, ka notiks kaut kas šausmīgs, ja es būšu es pats, jo man jau viegli runāt, es spēlēju tās privātās spēles, man ir 4 reizes nedēļā priekšnieks uz 3 stundām, un mēs vairāk iespējams, ka dzīvē neredzēsimies, kaut kā parasti redzamies. Tāpēc tev ir arī, tāda zinām neatkarība, tev ir partija, tu esi, principā tavs darbs tagad ir būt pašai. Tev jau nemaz nedrīkst būt savādāk Saeimas tribienē kā pati. Laikam tas ir jāizcīna dzīvē.
tiesības. Līdz tam ir jānonāk, un kamēr tu līdz tam nonāc, tu eksperimentē ar vienu, ar otru, bet zini, kas ir interesanti, ko es esmu arī sapratusi no savas pieredzes, tu vari būt tu pats dažādos savos dzīves periodos, vienkārši vienā periodā tu jūties vairāk kā tu pats vai mazāk, jā, otrā atkal, respektīvi, tie periodi arī var mainīties. Ja, piemēram, tad, kad es nodarbojos tīri ar influencēšanu, blogeri, digitālā satura autori, sauc kā gribi, visi tie video rullīši, IG Reels un tā tālāk, projām, tur bija man viena cita loma, bet tad, kad man pagāja jau 7 gadi šajā sfērā, es sapratu, ka man jau aizgāja, kā es ieslēdzu kameru, es uzlieku to smaidu, es tur viss tik gaisīgi, viegli, forši un bezrūpīgi, izslēdzu ārā kameru, man viss smaids nost, un es saprotu to momentu, un tad es arī tā kā bišķiņa aizdomājos, vai tiešām tas ir tas, ko es gribu darīt vēl nākamos 7 gadus, jo ir kaut kas vairāk tur. Ir kaut kas vairāk, ko es varbūt varu dot. Ir kaut kas noteikti, kaut kāds ceļš, kur es arī ne tikai varu dot, bet arī mācīties. Man ir svarīgi, ka es visu dzīvi mācos un dodu, un mācos un dodu. Un tas tāds nemitīgs. Pat tā ceļa politikā, lai cilvēkiem ir skaidrs, es arī šodien. Tātad sākumā tu kandidēji pirmo reizi uz Saimu netiec, otro reizi tu kandidēji uz Eiroparlamentu arī netiec, tad tu kandidēji. Precizēsim, pirmo reizi Saimā es biju uzreiz nākamā aiz strīpas. Jā, tas ir svarīgi jāatzīmē. Jā. Gandrīz, teiksim tā, bet gandrīz tiki. Eiroparlamenta arī gandrīz, bet mazliet pietrūka. Bet tu nemet plinti krūmos. Jā, tev nav tā, ka vārots kā riebieši tā vīdzi, tu bija vēlētāts, kā viņi nejūtīgs, un forši nerabīja man iebalsot. Bija visādi up and down, bija arī tāds brīdis, ka likās, nopietni. Kas viņiem nevajag, kas viņi nesaprot, jā. Bet principā cilvēks arī kaitina skaisti talancīgi cilvēki, tas arī skaidrs. Ja? Un tad ir Rīgas domas vēlēšanas, kurās viņiem beidzot pielast, cik tu esi kruta, un viņi tev iebalso. Un tu tur tusēji to Rīgas domu, un hops, Šlesers pamet Saimu. Es vēl nepaspēju tur patusēt. Nē. Man bija kā, tad, kad jau tuvojās vēlēšanas, es jau zināju, ka man visdrīzāk ievēlēs Rīgas domē. Bet es arī zināju, ka tad man būs izvēle. Ja man ievēl Rīgas domē, es varu iet vai uz Rīgas domu, vai uz Saimu, jo Ainārs tā iet uz Rīgas domu, respektīvi vieta nākamā Saimā atbrīvojās, tā bija mana vieta. Tādēļ es zināju, ka, iedomājies vispār, pēc visa tā, ko es par sevi biju dzirdējusi, ka tā nav mana vieta, labāk, lai viņi turpina runāt par lūpu krāsām un dejot kleitās kameras priekšā, un te pēkšņi es saprotu, ka man šī dienā, šī momentā ir izvēle, un es varu beidzot izvēlēties, kur iet vai nu uz Rīgas domu vai uz Saimu, kad iepriekš es saku, es biju vienkārši atklausījusies par sevi, ka man tur nav ko darīt. Tas bija, priekš savas pašapliecināšanās arī savā ziņā tāds ļoti pozitīvs moments pašam priekš sevis, ka tu redz, forši, ok, tagad es varu vispār izvēlēties, nevis tur ielaidiet man iekšā pa tām durvīm, bet man ir izvēle, un es izdarīju pareizu, jo es sapratu, ka Rīga ir forši, bet ja es tomēr varu dot kaut ko priekš saviem vēlētājiem valsts līmenī, es labāk dodu valsts līmenī. Plus, es ar vienu šāvienu nošauju 2 zaķus tādā veidā, kad uzreiz es iedevu iespēju nākt iekšā Rīgas domē Ringoldam Balodim, kas ir Latvijas universitātes profesors, jurists, zinātņu doktors, ļoti gudrs čalis. Čali, man viss ir čali. Klau, bet pirmo reizi tu kandidēji kurā gadā? Pagad 22. 22. Jā. Tātad tomēr, un arī pirms tās 22. gada kandidēšanas, viss tas Covid aktīvisms un un tā, un beigās tad 20 Saimā, 24. gadā, jā? Jā. 24. Tad tomēr es vairākus gadus bijusi apritē, kapājusies, bijusi redzama un tā. Ko gribu pateikt? Un uz gadu. Skaties, es varēju iet uz Rīgas domu un mierīgi tur būt 4 gadus strādāt. Es izvēlējos iet uz Saimu uz 1 gadu. Jo tūlīt nākamgad ir nākamās vēlēšanas. Man atkal viss šitas atsāksies. Bet viņam liekas, ka cilvēku viņu vienu reizi, pieņemsim, kārtīgi nozākā un aplēja, apdirš no galvas līdz kājām, tad apmēram otrais vairs nav jēga. Un galvenais, kas mums bija lienta, ka mēs sagājām kopā, mūs tur pazemoja un nīda, un likās, kas labs notikums, ka vīrietis ar sievieti iemīlās. Kaut gan tagad tas nav nemaz tik labs notikums, ka vīrietis ar sievieti iemīlās. Jā. Un tad mums, visi ne, bet daļa sabiedrības, 5%, kā es tur noskaidroju vienā monitoringā. Un tā, ka mēs izturējām,
Tu viss pēkšņi īstenībā, cik jūs esat forši. Jā. Pēkšņi, apmēram, ja tu izturēsi mūsu nodirsienu, tikai tad mēs tevi mīlēsim. Bingo. Bet tev ir sākumā jāiztur mūsu nodirsiens. Ja? Un tu tāds stāv nabaks, ko es jums izdarīju? Paga, kurš? Tu sāksies, ko es jums izdarīju? Un tā tālāk. Ne? Un tad viņi tev vienkārši šagot uz teņiem atpūšās kaut kādu gadu, divus. Bļāviens, bet viņi tā kā kājās stāv. Mašīna normāli ir. Bet zin, ko es Cik vēl arī nežēlīgi tie cilvēki īstenībā ir. Jā. Viņam vajag likt otram ciest, lai viņi varētu pieņemt viņu. Nē, it kā tev ir jāpierāda, ka tu vari, saproti? Un tieši tāpat, kā es arī padomāju, es domāju, labi, es nostāšos otru pusi ekrānam un paskatīšos uz šo situāciju kā. Man ir tātad man ir jāparāda maniem ne tikai vēlētājiem, bet kuri vēl domā, jā vai nē, iet par viņu balsot vai nē, vai varbūt viņiem tomēr bija jāpaliek par blogeri. Es uzskatīju, ka man tomēr ir arī jāparāda viņiem, ko tad es varu izdarīt, ko es varu dot priekš sabiedrības. Saprot, dažreiz vajag bišķiņ izkāpt ārā un paskatīties no otras prizmas. Un tagad es sev šo te, teiksim tā, pat ar sevi runāju dialogā par šo tēmu, es sapratu, ka jā, man ir vairāk jārāda, jādara, bet arī priekš tā, lai es to darītu, man jābūt iespējai tur būt. Jo vienkārši kā deputāta palīgs no malas kaut ko tur ierakstīt video un tagad, zini, visu laiku opozīcijā tur kliegt un Pareizi, tev bija grozīsies pēc saviem, tev bija deputāta palīgs. Jā, bet ko tu vari izdarīt? Saprot, tas ir savādāk. Man nākšais jautājums bija, un tagad tu ievies saimā, pēc kā tur smažo, vai pēc virtūs, vai tur smažo pēc zagļiem, kāda ir tās sajūta? Tagad kļūst deputāts, nodod zvērstu, jā? Jā. Un tālāk, kā ir? Ir izdevies kaut ko izdarīt. Jā. Es redzēju, ko es redzēju? Es redzēju to 10% nodokli, kas īstenībā jau viss sen par to runā, tā kā 10% pašnodarbinātajiem tad kā būtu ok, man viņš čoms dzīvo Spānijā, un viņiem viņš piereģisies kā pašnodarbināts, viņam ir 80 eiro mēnesī, laikam gadu vai divus pirmos, un viss. Un tas tavs priekšlikums, bet man liekas, ka viņi to tik un tā. Es tev jautājums tāds, visi runā, ka viens cilvēks neko nevar izdarīt, ka tev ir jābūt gabaliņam no puzles, tāds ir viens viedoklis, otrs saka, nē, viens cilvēks ļoti daudz ko var izdarīt. Un tagad Maija Armaņa ir šeit, un es jautāju, tu tagad tiec saimā, var tur kaut ko izdarīt viens cilvēks? Var, bet saprot, ko nozīmē viens. Finiša taisnē tāpat tu neesi viens. Sākumā tu esi viens. Bet tad tu runā ar citiem deputātiem, tu noskaidro, kā varētu viņi atbalstīt tavu priekšlikumu, ja? Tu ved dialogu. Tas nav tā, kad es ienāku tāda, tūlīt es te tagad, kā teikšu, tā būs, un ja nē, tad savādāk nekā. Nē, tev ir jāmāk runāt ar cilvēkiem, tev jāmāk katrs kopīga valoda, un es vēl uzskatu, arī katram priekšlikumam ir savs laiks. Tas tāpat kā atrasties īstā laikā, īstā vietā. Tev vienkārši visu laiku ir jāmēģina, un es šito 10% darīšu tik ilgi, kamēr es to panākšu. Vai tas būs, labi, šogad vairs nebūs, mums ir decembris jau, vai tas būs nākamgad, vai ja man ievēlēs, es to turpināšu tēmu. Un ir vairākas tādas tēmas, kuras es gribu turpināt, pat ja ar pirmo reizi noērē, bet kas ir pirmā reize? Tas jau nav nekas. Bet, zini, vispār, kā tu tur jūties? Zini, tāda skaista sieviete, tāda smaržīga kopta, tāda, jo es biju pāris reizes pasēdēt tajās komisijās, tur tādi noguruši, tādi pelēki, noguruši cilvēki ar tukšām acīm, ar tādām neirozēm, ar tādām iekšējām drāmām, kuriem viss ir apnicis, lielākā daļa nevar sagaidīt algas dienu. Tā. Tur tomēr komisijā tur jāsēž pie tā viena galda, un tā kā šitie nav. Man ir, man ļoti patīk uzdot nērtus jautājumus. Un es esmu tas cilvēks komisijās, kurš uzdos nērtus jautājumus. Un ja man neatbild, vai zinot, parasti bieži vien ir tā, tu uzdod konkrēti jautājumu, jā vai nē, tev sāk karināt makaronus vieni aiz otriem, un tu jau esi apaudzis ar tiem makaroniem, 2 vai 3 minūtes tev atbild, un tu saproti, ka nav atbildi. Un ko parasti pārsvarā deputāti dara? Labi, paldies, jā, vai nākamais jautājums. Es saku, nē, jūs neesat atbildējuši uz mani jautājumu. Es konkrēti uzdevu tur, jā vai nē, balts vai melns, tā vai šādi. Visi saprot, un to rati, kurš dara, es nezinu, kāpēc. Bet, piemēram, tu nāc klajā komisijā ar kaut kādu labu lietu. Un viņi saka, vispār Maija, tu esi kolosāls cilvēks, bet kaut kad, kas mums tagad uz ielas, decembris, Ziemassvētki, kaut kad pienāca. Kad es dzirdēju, ka roka nost, kad vispār, kad nobalsoju visu laiku, tu jūti, ka, kad neatbalsta, labas priekšlikums neatbalsta. Jā,
Ir tā, ka labus priekšlikumus neatbalsta, tāpēc, ka, ja kaut vai par to pašu Saimu runājot, ja koalīcija pēkšņi paņems un atbalstīs kādu opozīcijas lēmumu, nesaskaņojot ar visiem koalīcijas deputātiem, tad ko, tad valdība krīt? Skaidrs, ka tas tā nenotiks. Es jau to saprotu. Tādēļ tas ceļš ir garš. Viņš nevienmēr būs tā, ka vienā dienā tu vari paņemt un izbīdīt cauri kaut kādu savu likumprojektu. Nē. Tas ir diezgan garš ceļš. Tad tas nekrīt saimnieks, man liekas, es tā iedomājos, ka es, piemēram, būtu tajā saimā ticis, man liekas, ka es nāktu mācīņoši ārprāt, kādi idioti, kāda tur ir aura, kā tur viss ir, ka vienkārši, ka nevar izturēt, tur neviens negrib, lai ir labāk. Zini, kad es to biju redzējusi un tieši tāpat domājis, tā kā tu tagad, kad es biju deputāta palīgs un es sēdēju ārpus galda, visi deputāti sēž pie galda, deputāti sēž aizmugurē, tātad pa perimetru, un viņiem neko nedrīkst teikt, Tur gan es besījos ārā tādēļ, ka es neko nevarēju pateikt. Bet tagad, kad es esmu jau pie šī galda, es beidzot varu runāt, es beidzot varu uzdot nērts jautājumus, es beidzot varu palabot, es beidzot varu teikt, nē, konkretizējiet lūdzu šo, saprot? Un es varu kaut ko savu panākt arī komisijā. Viss sākas arī ar komisijām. Bet tev ir labi tas, ka tev galva strādā, tāpēc, ka ir jau arī kaut kas jāsaprot. Teiksim, tev ir augstākā teoloģiskā izglītība, par ko mēs sarunas pašās beigās parunāsim. Tu darbojies divās komisijās. Viena ir cilvēktiesību komisija, un otra ir par migrāciju. Pilsonības migrācijas, jā. Pilsonības migrācijas. Par cilvēktiesībām, tur tomēr bija jāiedziļinās, jāpalasa. Pirms gātajā komisijā baigi saprat par migrāciju. Tomēr, kā tev katram priekšlikumam... Es nezinātu, kāds neērts jautājums uzdot par migrāciju. Man būtu tomēr kaut kāds 2-3 dienas jāpalasa kaut kas par migrāciju. Zini, kā bieži vien vienkārši atnāk tie paši ierēģi, viņi atskaitās, Un tu jau klausies to viņu atbildi vai to viņu atskaitu, un tu saproti, pagaidi, šeit pietrūks, šeit iztrūks, tu ātri telefonā vai datorā pārbaudi informāciju, vai tiešām tas tā ir, jo ne viss, ko viņi saka, atbilst patiesībai, viņi jau izpušķo. Saprot, atnāk, piemēram, tas pats valsts policijas tur priekšnieks un stāsta, cik mums viss forši Latvijā, cik kārtīgi, cik vispār bez mazē noziega nav, es tagad, protams, pārspīlēju. Jā. Un tad deputāti neuzdod šos nērtos jautājumus, saproti. Tur ir tā lieta, kad man jau par laimi ir, kam pajautāt, arī Māris Mežels tomēr, tajās lietās ļoti daudz ko saprot, viņam ir milzīga pieredze, Un man ir, kam pajautāt, man ir ļoti labs cilvēks blakus. Tā kā tas viss notiek, tas ir tīri, cik tu esi tajā interesēts. Ja tu atnāc vienkārši atsēdēt, tad tu tur vienkārši atsēdi. Vai, noklausies, ko tev tur kādus makaronus sakarina. Jo es, kad deju uz tām komisijām, es vienmēr sev iestāstu, šeit neviens nav mans draugs. Un es tā arī izturos. Saprot? Jo kolīdz tev sāk karināt makaronus, tu tāds bišķiņ jau atslābinies, viss ir forši, viss ir skaisti, bet tev ir jāskatās uz viņiem bišķiņ savādāk. Mūs atbalsta un saku paldies kredītu apvienošanas ekspertiem Latvijas kredītņēmēju palīdzības programmu. Vairāk par atbalstītāju meklē interneta vietnē lkpp.lv. Atkārtoju vēlreiz lkpp.lv. Kā tu pat izvēlējies, kurās komisijās tu gribi būt? Nē, mums bija tā, ka tātad Linda Liepiņa bija cilvēktiesību komisijā, viņa aizgāja uz juridisko komisiju, un līdz ar to vieta tur atbrīvojās. Un Ainārs bija pilsonības migrācijas, viņš aizgāja uz domu, tad es iegāju viņa vietā pilsonības. Tur tā. Un kā sastāv ar cilvēktiesībām Latvijā? Cilvēktiesības tiek ievērotas Latvijā? Nevienmēr. Piemēram, arī, iedomājies, nesen bija vienā komisija arī atnācis no valsts policijas un par cilvēku tirzniecību un stāst arī, cik viss ir forši, kā tur viņi... Kā labi tirgojās. Kā viņi tur veic savu darbu un kā tiek galā ar pienākumiem. Un tur bija gan par tiem sociāliem, ka tā kā digitālajā vidē, un es saku, pagaidiet, ja viņiem tur bija problēmas, viņi īsti nevarēja atrast tos pārdarītājus, tos varmākus un tā tālāk. Es saku, pagaidiet, stop, es esmu sociālos jau, es nezinu no cik gadiem, es zinu, kā tas strādā, es zinu, ka var atrast jebkuru cilvēku. Nestāstiet, ka jūs nevarat atrast, ka jūs nemākat atrast, saproti? Un tad viņi mēģiniet ārā no situācijas, atkal viss ir forši, viss ir pozitīvi, un tad es rakstu deputāta pieprasījumu, tad, lai atskaitās, cik tad tiešām tur viss notiek aktīvi. Tā kā tev visu laiku ir
tu tā kā nedrīksti ticēt pat tam, ko tev saka, jo Bet tas nevienmēr ir taisnība. Tas sanāk, ka tas, ko tu no malas visvairāk novēro, ir tas, ka visi grib visu paslaucīt zem tepiķīšu mīļā miera labad. Ļoti daudz, ko es nesaku, ka visu. Visu nevajag vispārināt. Jā, bet ļoti daudz ko. Jā. Miers īstenībā viss ir normāli. Piemēram, arī viens bija case, ja, kad atnāca no valsts policijas stāsta, ka mums te uz skolām visu laiku braukā policija, tur tos bērnus tur pārbauda, ar viņiem runā, tur ved visādas pārunas, tādas pozitīvās. Ja. Es uzreiz paņemu uzrakstu savam vienam direktoram skolas, prasu, kad pie jums pēdējo reizi bija ar šo programmu? Nebija. 3-4 gadi tiešām nebija. Es uzreiz rādu, kur tad ir? Jā, nē, tas tā nedrīkst tā būt. Es obligāti par šo pārliecināšos, runāšu par šo. Saprotu, tev visu laiku ir jāčeko. Visu laiku. Bet tu gadījumā netiec uztvert, nesaka, kāpēc jūs esat tik agresīvi? Jo, zin kā, vienmēr, kad tu gribi kaut ko noskaidrot, tā man nav teikt. Tu par kaut ko uzlasies. Tas gan ir tāds agresīvs. Es saprotu, ka kaut laikā es redzu, ka Skičs tāds agresīvs. Nē, man zina, katru reizi, kad tu pieslēdz skaist, jau paklausties, kas šeit vispār notiek. Ārprāts, cik viņš ir agresīvs. Nē. Zini kā? Ja tu atver mutu, faktiski esi agresīvs. Nē, tā nav. Man tā neviena reize vēl nav pateikuši. Un pēdējā komisijā, kur es arī, man liekas, es biju bišķiņ paagresīvu, bet tur bija par ko. Jo es pateicu uzreiz, es tulīt atskaņošu sabiedrības viedokli, kas nebija ērts tajā komisijā. Viņi to negribēja dzirdēt. Saku, bet es tikai atskaņošu sabiedrības viedokli. Un es šo viedokli atskaņoju, tā ir slēgta komisija, tādēļ es īsti nevaru atklāt. Un tur uzreiz daži deputāti uzsprāga un kaut ko sāka vēl man pārmest. Un es vēlreiz atkal prasu dot man vārdu. Es saku, es ko tikko biju pateikusi. Šīs ir sabiedrības viedoklis. Un es uzskatu, ka jums tas ir jādzird. Ja jums nepatīk šis sabiedrības viedoklis, jums jārunā ar sabiedrību. Nevis mani tagad jāmēģina, jāpārliecina. Viss. Jā. Un sabiedrība ir tā, no kā it kā teorētiski mazliet baidās, kaut arī nelīdz galam. Jā. Zini, es nevaru saprast, vai viņi viņu baidās, vai vienkārši viņi vieglāk viņiem viņu ignorēt un nedzirdēt. Saproti, ko es ar to domāju? Jo sabiedrības viedokli, es visu laiku esmu kontaktā ar cilvēkiem. Vienalga vai Rīmī veikalā vai depo, es staigāju pa visiem šiem veikaliem. Es tur iepērkos, un cilvēki nāk man klāt un runā ar mani. Kur ir telefons, viņi man raksta. Es jau tās anketas uztaisu, viņi man aizpilda tās anketas. Es zinu, cik cilvēki ir reģistrējušies, cik nav reģistrējušies. Ja? Zinu tās kaktiņa aptaujas. Es uztaisīju savu kaktiņa aptauju. Mājas Armaņos aptauju. Pa 24 stundām man bija vairāk nekā 2000 respondenti. 2055, tagad jau ir vēl vairāk. Kamēr kaktiņš pa vienu mēnesi savāca tur nepilnus 2000, tur 1500, 1800. Ja? Lūdzu, jums konkrēta statistika, cik nav reģistrējušies Latvijā. Lūdzu, tālāk, par ko viņi strādā, kādās profesijās, cik viņi pelna, kāds ir viņu apgrozījums. Un es ar šiem te datiem kāpu augšā uz tribīnes. Kā tad cilvēki dzīvo Latvijā, tavuprāt, 2000, ja tu aptauji? Kaktiņam, man liekas, 1000 pietiek. Jā, viņam ar 1000 pietiek. Kāda ir sajūta? Es gribu aiziet līdz 5000, tādēļ visi, kas skatās šo te podcastu, lūdzu, atrodiet mani sociālos un aizpildiet šo te anketu. Kur tieši tā anketa ir atrodama? Instagramā, Facebookā, viņi ir atrodami tur. Jā. Un tu zini, nemaz nebija tik pozitīva aina, jo tur bija pārsvarā, tur bija par pašnodarbinātājiem bija runa. Tur ienākumi lielākā daļa, kas bija kaut kādi, es tev varu pateikt, tur burtiski 30% laikam bija līdz 1000 eiro mēnesī nopelna. Pirms nodokļiem? Tas ir pirms. Saprot, cik tas ir maz. Mums stāst vidēja alga tur kaut kāda. Bet te ir runa par pašnodarbinātajiem. Tātad tas, kurš kaut ko dara savām rokām, tas var būt arī frizieris, kurš pats strādā uz sevi. Zinu, man tur viss komentēs nedrīkst teikt uz sevi, es saku uz sevi. Jā. Tātad, kur man te ir? Jā, redz, kur. Tāpēc var parādīt. Redzi, cik vidēji nopelna mēnesī, un pirmajā vietā mums ir kas? No 500 eiro līdz 1000 eiro. Jā. Lūk tev realitāte. Jā, un 3000 eiro 3%. Jā. Un cik nav reģistrējušies, man pilnībā sakrīt ar oficiāliem datiem.
Tie ir 20%. Jā, tas 10% nodoklis, tā būtu normāla izēja, jā, tā būtu normāla izēja. Klausies, ko es jau tam cilvēktiesībām, es paskatījos vispār, kādas cilvēkam ir tiesības, jā. Tad cilvēkam ir tiesības uz dzīvību, jā, palikt dzīvam, izglītība, medicīna, privātums, tiesības privāto dzīvi un vēl tur šis tas, un tad parunāsim mazliet par Pride, jā, kas tur arī patīk tāpēc kā man. Par kādām tiesībām tev ir skaidrs, viņi cīnās šī Pride'ā. Jo it kā arī LGBT kopienas cilvēki var balsot, braukt uz ārzemēm, iet uz kino, iepirkties veikalos, mīlēt otru cilvēku, maksāt nodokļus. Kādas tiesības īsti tev kā cilvēktiesību komisijas pārstāvis gribētu pajautāt, viņiem tiek pārkāptas, par ko viņi tā cīnās? Man īsti nav skaidrs. Liekas, ka visu viņi var darīt tāpatās viņi, LGBT, visi var darīt to pašu, ko tie, kas nav LGBT. Pirms mēs šo tēmu turpinam, ir jāsaprot. Es domāju, ka daudz skatītāji arī to nezina. Ja mēs runājam par LGBT, mēs runājam par divām dažādām. Tātad, kur mums ir LGBT kopiena, jā, tur ir visi nebinārie, kvīri, bezdzimuma, plūstošie dzimumi, jā, tā ir LGBTQIA+, whatever, ideoloģija, jā. Šeit ir geji un lesbietes. Tas nav viens tas pats, tas vienkārši ir jāsaprot. Geji un lesbietes, viņi lielākajā savā daļā saka, mēs vispār negribam būt saistīti ar to LGBT, jo tā jau ir tāda kā ideoloģija, kas ir aizgājusi pa tālu. Šī ideoloģija skar mazus bērnus, kuri viņi stāsta, ka mazi bērni var izvēlēties, par ko viņi grib būt, nevis par kosmonautu vai par skolotāju vai par direktoru, bet kādu dzimumu viņi var izvēlēties. Un nevis arī tur nav obligāti jāiet dzimumu maiņa, tur 5 vai 6 gados, ja piemēram, meitene rāpjas pa kokiem, tad viņa noteikti ir puika. Ja man bērnībā pateiktu, māja, tu vispār neesi meitene, tu esi čalis, bet tu esi laiku pa kokiem rāpies. Un tev ir īstenībā iespēja sašpricēties pa džeku. Jā, tas ir noteikti bišķiņ vēlāk, bet jā. Saprot, tā ir LGBT un tā ir tā ideoloģija. Un es, kad runāju par LGBT, es nerunāju par gejiem, lesbietiem, kuras ļoti labi zinu. Precīzi, pirms tev pāris, ja es arī pazīstu, vairākus gejus, 2 geju pārus, kas saka, Anģa, mums prātā, mēs nevaram iedomāties nevienu iemeslu, kāpēc gan, lai mēs iet Pride'ā. Mēs dzīvojam, viņi labi pelna, dzīvo savā dzīvoklī, skatās teļu, dzer sarkanvīnu, uzkož labu sieriņu, labu desiņu. Un mums ar viņiem ir labas attiecības, un viss ir kārtībā, jā. Un tad es skatos to Pride un liekas, visi tur kapā pa kaut kādām cilvēku tiesībām. Un es domāju, kādas tiesības tad īsti nav? Tas var, ka laikam nav tiesības precēties, jā. Pagaidi, ir valstis, kurās var. Aizvedot citu valsti apprecēs. Kur ir problēma? Un tā, bet pārējais visi kā nebūtu par ko bļaut. Nē, redz, tā ir tā, vienkārši tā ir, viņi iet uz programmu maksimums. Un tas, ka viņi saka, ka viņi tur ir apspiesti, nesaprasti, bet, zini, ir jāpapēt arī, kā viņi to visu pasniedz, cik daudz agresijas nāk no viņiem. Saprot? Mēs viņus vispār līdz šim, es varu runāt par sevi, ja? Neesmu aiztikusi vispār. Kaut gan pirms es iegāju vispār politikā, šīs te kopienas man jau tad sāka taisīt nereālāko melno PR. Es zinu konkrētos cilvēkus, konkrētās aģentūras reklāmas, tur viss ir sasaistīts. Un tagad es iegāju politikā un tagad es redzu visus ciparus un datus un naudas un NVO un kas šīs te organizācijas pārstāv, man pēkšņi ir, viss ir skaidrs. Saproti, es viņus nekad nebiju neaiztikusi neko. Tātad tā agresija nāk jau no turienes, no pašiem pamatiem. Un tas ir apmēram, tu iedod viņiem roku, viņi nokodīs tev līdz plecam. Tāpēc, ka viņiem vajag visu. Tu esi domājis, kas aiz tā visi stāv, kā interesēs ir pusauģu vecumā jau cilvēkiem hormonu terapiju taisīt, kā interesēs ir, jo es esmu šajā raidījumā to drausmīgi daudz reizes teicis, bet man liekas, ka ir tā, ka sākumā tiekam galā ar nabadzību Latvijā, lai 25% Latvijā nav tāda cilvēka, kas nevar nopirkt veiklā visu, ko grib. Jā. Un ka ir jāsūta no citām, jābrauc uz Lietuvu pakaļ lētākām precēm un Poliju. Tiekam galā ar nabadzību, kas ir Latvijas problēma numur 1. Tiekam galā ar nabadzību, izremontējam 9-stāvinējam pagalmus, visu sataisam. Un tad, johaidī, mums taču ir vēl varavīgs, ne jomajo, pareizi, davai tiekam galā ar šito jautājumu. Nē,
ar varavīksni sāk valstī, kurā demogrāfija, es saprotu, ka Latvijā cilvēki izmirst ātrumu 40 cilvēku dienām. Vajadzētu tā kā to tēti un mammu un tos divus bērnus tā kā kultivēt, filmēt tā kā klipus, kad, tētis, vīrietis, sievietes bučojās un tur rezultātā piedzimst un tā. Nē, tieši šo kultūru, kuras rezultātā bērni nerodās, kas aiz tā stāv? Tas kaut kāds populācijas, planētas populācijas samazināšanas kaut kāds uzdevumi ietvaros, kas tas ir? Zini, kā es tagad negribu iet visādās teorijās, ja mēs varam izpūst gari un jā, īsta atbilde jā, bet garā atbilde, skaties, protams, ka aiz tā stāv milzīga nauda. Mēs pat nevaram aptvert, kāda nauda aiz tā visa stāv. Ja? Es esmu tagad vairāk skatos uz visu šo situāciju, ka pasaule tagad jau tiešām sāk dalīties divos flangos, tā kā Amerikā ir politikā. Ir republikāņi un ir liberāļie. Tātad ir vairāk uz konservatīvo pusi vai superkonservatīvie, un tālāk ir ļoti liberāli, demokrāti, a.k.a. liberāli. Un es uzskatu, ka pasaule sāk patiešām arvien vairāk dalīties šajās divās frontēs, nosauksim to tā. Un skaidrs, ka šeit pie liberāliem tā nauda tiek grāsta iekšā nereāli. Un, lai tu saproti, tas 8 kājas ir vienkārši pāraudzis jau šo nezinu cik gadu laikā. It kā jau liberāls nav nekas smuks, bet nekas slikts. Valsts maksimāli maz iejaucās individa dzīvē, liberty, brīvība, liberāls. Ja? Cilvēks ir brīvs, izvēlas precēties, neprecēties, vajag sīkos, nevajag ar džeku, ar meiteni, iet vēlēt, brīvs cilvēks. Tu tiek konservatīvi, gribi obligāti jāprecās, jāmocās, sīkais jādzemdē, 1,5 gadu pēc tam neguli jāšansē, nodokļi jāmaksā. Murgs nevis dzīvi, labāk liberāliem būtu. Jā, tas ir tas, ko tu tagad apraksti, apmēram, kā tas tiek pasniegts. Ja? Bet tu saproti, ka mēs esam aizgājuši galējībās. Ja? Un tā galējība ir tāda, es saku, ka tiek aiztikti jau mazi bērni. Maziem bērniem tiek skalotas smadzenes, ka viņi var izvēlēties to. Es redzēju tās grāmatiņas grāmatnīcās par maziem bērniem. Jā. Kas to visu sponsorē? Ne jau republikāņi, amerikāņi. Bet man tik un tāds, man patīk sievietes, visu dzīvi. Man varētu 100 reizes stāstīt. Es, Seviļā nejauši iemaldījos Praidā ar Lienu. Mēs ejam Praids tāds, Seviļas Praids. Un ziņā var pateikt, kas nav geji, tie, kas filmē. Geji nefilmē paši Praidu. Neko. Mēs tur sežam, zin kā, un kaut ko, un braucam, zin kā, un otrā dienā on hop-off pa Seviļu un nav soliņu sež un sūcās 2 džeki, ar 3 reizes garāku bārdu kā man. Un es to redzu, man paliek pretīgi. Es negribu, lai man paliek pretīgi. Man pat nav nekāda iebiluma, ka viņi bučos, bet tīri dabiski man kaut kā dabiski, Lai bučojas, es neko neiebilst, bet man varētu 100 gadus skaidrot, cik forši ir spālēns dibens, ja? Man patīk sievietes dibens. Man neieskaidrot neviens ne ar grāmatām, ne ar žurnāliem, ne ar filmām to nekādu. Bet redzi, tu esi pieaudzis cilvēks. Bet ja mēs runājam par bērniem, tīpaši tagad, kad tu pasties, tu visas tās kvotas Netflixos, ja? Starp citu labā ziņa. Nedaudz priekšstāsts, kas nezina, kvotas Netflixam, ir paredzētas visiem. Tātad LGBT, non-binary un tā tālāk un tā joprojām viss šās bezdzimumu tēmas. Netflix kvotas? Netflix, tev vismaz 20% ir jānodrošina, ka katrā seriālā tev parādās vismaz gejas, lesbietes. Tas ir katrā seriālā? Jā. Mēs varam lietot, katrā seriālā ir melnais, dzeltenais un baltais. Katrā seriālā ir kaut kāds 2 lesbietes, kaut kā 2 geji, kaut kur parādās un aiziet. Ar nākamo gadu tas viss tiks samazināts. Tāpēc, ka viņiem krītās reitingi, to mazāk skatās. Lūk, tev arī atbilda, kas notika ar Disney kanālu, ar Disney multinēm, kas notika. Man, piemēram, nav nekāda... Tas pats? Es esmu to vienreiz Faceīt iepostojis, man nebija nekāds tādi iebildumi par tādiem normāliem gejiem, bet man jau bērnībām bija 7, 8 gadi, man uzmācās komandas biedrs pusī. Tad esmu sēdējis parkā, kur man vienkārši pienāk džeks klāt un piedāvā orālo seksu. Tad, kad bija traknieki gadi, kad bija tusiņi Sarkanajā, Kubā un tā tālāk, ap 4 no rīta, tikai tā ap dibeniem un polām grābstījās. Es jau pulksteni nepēju, zini, kad jau gaismiņa aust. Tie geji, viņi vienkārši izmēģināja laimi, tur pilnīgi šitā tev, kas tu debils esi? Kas? Es saku, ko tu man aiztiec?
Vai, cik ir pulkstenis, vai 4 vairs neko. Un viņi tieši izmantoja to brīdi, kad bija tie puš 4 no rīta, kad visi jau tādā mākonī, tādā pālī uz izrubīšanās robežas, ja? Un tad vēl sabiedrībā pazīstamie, ja es tev pastāstīšu pēc tam, ja? Un man nekādā gadījumā, nekādā veidā tas nevar vispārībā patikt. Bet tiem, kam tā ir, neko nenosot dzīvē forši un atrod viesiem savus. Bet tas arī, ka tā Didriksona pateica, ka viņiem tas īstenībā tas homoseksuālisms nav pieņemams. Kašers ir atvainojies, bet ko viņš izdarīja pirmais? Banojam Didriksonai biznesu. Tā bija pirmā reakcija. Nevis, Elīnīt, varbūt nav tik traki, es tev pastāstīšu sīkāk, varbūt tu sapratīsi. Banojam viņu. Kas, es domāju, cancel kultūru? Geji droši vien. Liberālē, saprot? Jā. Tur jau tā ir lieta, kad tas, ko es runāju, tā agresija, viņa ir. Un viņa caurvijās caur visiem jautājumiem. Tā ir tā agresija, saprot? Un es atgriezīšos, man vispār nav nekādas pretrunas vai problēmas ar pieaugušiem, jau kuriem ir 18 un plus, bet kad runa ir par bērniem, viss tā ir mana sarkanā līnija, un tur es varu palikt agresīva. Jā, es skaidrs, kad ir bērni, kur tiešām šaubās, un tiešām puika varbūt jūtās kā gejs, vai viņš ir piedzimis kā gejs, tas viss ir, bet es neuzskatu, tas ir vajadzīgs jau skolās par to visu laiku runāt un tev visur šitā te likt iekšā acīs. Un ja mēs runājam par bērniem, arī ir jāsaprot par kādu vecumu bērniem mēs runājam, bet kas ir interesanti, ka parasti jau šiem te LGBT, viņiem jau bērni nav, līdz ar to viņi nekad izvien nav redzējuši tādu 3,5 kg maziņu, kā viņš lēnām pusgadiņš, gadiņš, lēnām uz kājiņām, kā vispār cilvēciņš no maza tāda gaļas gabliņa, kā viņš lēnām izveidojas jau matiņas. Viņam tas bērns ir kaut kas tāds abstrakts, kaut kāda lelle tāda. Viņi to nejūt dvēseles kaut kādā sirds līmenī, nesaprot, kas ir bērns. Es nezinu, es domāju, ka katram ir savādāk noteikti. Noteikti ir arī geju pāri vai lesbiešu pāri, ja, kas, kuri ir savādāk uz to skatās, kuriem tiešām ir tā mīlestība. Ja. Es šeit tiešām negribu iet iekšā, te mēs ejam jau ļoti tādās personīgās Es uzskatu, ka cilvēks, kuram nav bērns, nezin kāds ir, ka ir bērns vienkārši. Kamēr tas bērns neparādās. Kamēr viņam neparādās. Es nesaprotu, kāpēc Kašers ar savu Jānu, kas jau šķīrušies, neizmanto šo lielisko iespēju adoptēt zīdainīti. Zīdainītis pasītroja 1 vai 2 dienas vecu, nevis 5-gadīgu puisīt no kaut kādas Kenijas ar kakao ādu un baltām acīm. Ja? Un viss Latvijas priekšā parādīt, ka 2 geju pāris reāli tiek galā ar zīdaini, piemēram, 1,5–2 gadus. Ja viņi to izdarītu, es viņiem pirmais paspiest roku un es sāku aleluja, vienkārši redziet, kas ir iespējams, kāda brīnuma dzīvē notiek. Nē, tāpēc, ka mums somiņa līnija nāk ārā un cepura līnija nāk ārā un vispār, kas ar nagiem darās. Un tā, un šitā, un tās. Varbūt arī viņi to būtu izdarījuši, ja viņi vēl tā bija iespēja. Vienkārši viņi palaid garām to iespēju. Tas bija populārs, superpopulārs vīriešu geju pāris, kas varēja to izdarīt. Bet tikai dēļ tā tagad bērnu? Nē, viņi taču, es saprotu, ka Praidā uztraucās, ka viņi nevar precēties, viņiem bērni, nevar būt, viņiem nedod bērnus. Lūk, tad ņemiet bērnu un parādiet, ka jūs varat, un kad 2 geju vīrieši varat to tikt galā, bet viņi izrādās to negrib. Nevēlās viņi to. Zini, kāpēc, Maija? Cik grūti tas ir. Jo pašai ir dēls, tu zini, kāds ir sākumā. Cik grūti. Jā. Parunāt par to. Gadu negāja ārā no mājām, protams. Visu laiku es tāda mamma vista biju. Vēl man jāpajautā, tev ir jautājums noteikti, vai tu esi Kremļa aģents? Vai tu esi Kremļa aģents? Zini, kas ir pats foršākais? Mani, šitā te acīs saimā, neviens nenosauc par Kremļa aģenti. Ar mani runā tie partiju pārstāvi, kuri tur uz tribīnas var uzkāpt un pēc tam tur publiski paziņot, ka tur Šlesera partija ir nevalstiska partija. Ja? Ar mani visi runā, protams, ka es neesmu Kremļa aģents. Bet viens Kremļa aģents jau neteiks, ka viņš ir Kremļa aģents. Bet ir tādi, kuri tiešām nerunā ar citiem deputātiem. Ir tādi, jā, nesveicinās. Jā, klausies, tagad notiek Stambulas konvencijas tas mītiņš, vai ne? Un galvenais arī tur intervēt tos cilvēkus, un viņiem prasa, ko jūs te atnācāt. Un galvenais tur ir tādi normāli cilvēki, it kā viņi saka, mēs atnācām, ziniet, lai iestātos par cilvēktiesībām. Par cilvēktiesībām, tur daudz arī mēs esam par to, pret vardarbību. Pret sievietēm un tā, un tur 100 gadus stāstīt, ka šī lozunga ir paslēpts, vienkārši viss iespējami varīgs, tas karogi visās krāsās, jā, jo tur kaut kā, un tā.
Un tad vienā sakot sākās, tas, es domāju, arī jāpaskatās tas mītiņš, viņa kā interesanti, nav bijis tāds, zin kā, un sākās ar to kis kalns, likuma projekts ļāls, man bija pirmoreiz mūžā sveškalns, es kliedēju, bēģi, it kā jāslēdz ārā, bēģi, bet atstāju, ja, un es iefēsītī, un tavs dzīves biedrs arī, viņi paņatkā, ja, kā domā, kas tas vispār bija? Tas bija ļoti labi norganizēts, apmaksāts pasākums. Tas bija tas. Bet varbūt tas vienkārši visu laiku labākais lozungs, jo tas ir, es to nekad dzīvē neaizmirsīšu, to, cik drausmīgi nērti jutos pie teļu, ja? Ja varbūt tur, nezinu, palīgo projekts, jūs, mēs, kaut kas tāds, zin kā, tur, un tagad uzmība ekrānam, procenti, dangš, tur tāds vīrietis stāv, nezinu, masiņainām rokām, kaut kas. Nē, kis kāds, kas vispār kis, tas bija bērnībā kaut kāda spēle, kas tas bija? Tev šitā nedarīja? Jā, šitais te, kad tur apakājās bērndārzā, kāds tad kis kāds, kaut kas tāds bija. Jā. Es saku, tas bija ļoti labi norganizēts pasākums, mārketings tam bija uztaisīts arī ļoti labs, jo kā tu to konfekti iepako, vai tā ir konfekti, vai tas iekšā ir pavisam kaut kas cits, kas nav konfekti un negašo pēc konfekts, ja? Bet kādā papīrītī tu to iepako? Un kā tu viņu iepako? Vai par sieviešu tiesībām? Protams, visi ir pret to, lai sievietes tur nesit un neizvaro, un lai visi aizstāv sievietes, protams. Un viens saka, un tagad Latvija pirmā vietā un līdzīgi došas, bet kā sociāli konstruētas lomas, kas neatbilst stereotipiem. Kas tas ir? Un jūs saka, jūs nemākat lasīt, jūs esat pilnīgi debili. Tas ir, Andri, tā, ka tu esi gan tētis, gan dēls, gan ģitārists, gan sportists. Tas ir tādas lomas sociāli konstruēts. Es saku, un kādiem stereotipiem viņas neatbilst? Un tāpēc, ka tāds stereotips, ka vīrietis ir tas celtnieks un tas naudas pelnītājs un tas biznesmens un tā sieviete sēž mājās. Un to man Beāta Jonīte šeit stāstīja pie kāda Andris. Tur jau tā vardarbība rodās, ka tā sieviete sēž mājās un tas vecs to piķi nopelnījis. Un es esmu galvenais un apmēram, un kāpēc tu man zāģē? Un viņi saka, tātad es esmu nulle, tātad tu esi šeit galvenais. Tātad, ja nebūtu tevis, es būtu 2 augstākās izglītības jau pabeigusi. Es te nemocītos ar tevi, viņš ko, un tu viņam iespļauj sejā, un viņš viņai dod pļauku, un viņš ir iesīts sievietē. Anda, varētu būt otrādāk, ka tas vīrietis mājās tiem bērniem, un tā sieviete maus tajos 3 darbos, un tā to biznesu. Tur ir tās stereotipos balstītās lomas, ka var otrādāk. Man gribēs viņai teikt, kāpēc visus tiltus, visus ceļus, mašīnas, kosmosa raķetes, lidmašīnas netaisa sievietes, bet kaut kā vīrieši. Andri, bet tu saproti, ka stāsts nav par to atkal. Tas ir tas mārketinga topiks, kas viņiem ir jāpasaka tev, jums visiem. Ja? Tas ir par kaut ko citu. Atkal. Tas ir par to, ka par dzimumu stereotipiem, ja, ka vīrietis var pateikt, es vispār asociējos, identificēju sevi ar sievieti, un viņš var ieiet iekšā sieviešu ģērbtuvē, basēnā pie mazām meitenēm. Un ja šito te pieņem, fik tu viņu izdzīs ārā no turienes, tā ir uzreiz emocionālā vardarbība, cilvēktiesības ir pārkāptas, jo viņš taču ir sieviete, viņš var tur atrasties. Kāpēc viņš tur nevar atrasties? Saprot? Jo man pat bija no dzīves ļoti tāds spilgts piemērs. Es biju Kopenhāgenā 2019. gads. Mēs ar draugiem aizgājām uz kafejnīcu pasēdēt, un es tai sievietei oficiāli visiem prasu. Sakiet, kur ir ladies room? Es pajautāju angliski, where's the ladies room? Jo tā ir pieklājīgi pajautāt. Viņa tur to eye roll uztaisīja, parādīja, kur man jāiet, labierīcības, un pēc tam, kad es atnāku apakaļ, man draugi saka, tu vispār iedomāties nevar, ko viņa tikko sāka. Viņu sāka tevi apsaukāt un teikt, kā jūsu draudzene var atļauties nosaukt labierīcības, sadalīt par sieviešu vai vīriešu labierīcībām. Tu saproti, kāds absurds? Ko tu vajadzēja prasīt? Where is water closet? Nē, toilet, bet tas nav, I'm a lady, es neprasīšu, kur ir toalete. Saproti, par to ir tas tā, ka viņa to ladies room uztver kā sievietēm atsevišķi atvēlēta toalete. Un viņu tas trigerē, un viņa to izsaka maniem draugiem,
Saproti? Tas ir normāli. Šitas piemērs man vienmēr ir prātā. Es atceros, līdz kādam absurdam mēs varam aiziet, ja mēs šito visu iekavu atveram vaļā. Ja pozitīvi tas ir tādā ziņā, ka tagad var nejauši iet, teiksim, veciņu točā, un ja viss trūkst, pateikt, man šovakar tās čuņas, kas es vecinu. Rītā, man plūstošais dzimums, rītā es būšu, bet sorry, neņemiet personīgi, vienkārši jūtos tā šodien. Kā ir ar džekiem sieviešu sportā? Tas pats. Tas vispār ir ārprāts. Tas pats, un tas ir tas, par ko ir Stambulas konvencija. Es gribu vienkārši to beidzot sadzird. Kāpēc nevarētu vīrieši startēt sieviešu sportā un sievietes vīriešu sportā? Jābi ir vienā svarā. Jābi ir vienā svarā. Un tur apmēram... Vēl līdzīgi izskatās, jā? Apmēram vienādi, jā, bet tomēr... no dabas vīriešiem ir ātrāk, stiprāk. Tāpēc bet kā līdz tādam ārprātam viss aizgāja. Varbūt tāpēc, ka zin kā bija, piemēram, arī klasē skolā bija tur kaut kāds mukie, tur vai ne, tur tādi pusgudrie tādi, un tad ir, un varbūt ir kaut kā savērojušies tādi baigi daudz tādi aseksuālie cilvēki, kas īstajā seksuālajā, skaistajā, mīlestības pilnajā klupstīšanās pasaulē īsti nevar piedalīties. Un viņiem krit uz nerviem tie glītie, kas tur sūcās un tur mīlējās un tur šampi dzer, un tad, lai kaut kā izlīdzinātos. Jā, bet zini, es tev bišķiņ papildināšu, viņiem ne viss ir ap seksu, nē, viņiem nav ap to fizisko. Tur bieži tieši vien tā, pat ir tīri. Tieši tā, viņiem nav, jo viņiem tā seksa nav, viņi ir aseksuāli, viņiem negribās. Viņiem negribās seksu, viņiem negribās pretējo dzimumu mīlēties. Bet tas ir okei, tā ir viņa izvēle. Un tāpēc... Bet tāpēc nav jālaiž vīrietis sieviešu ģērbtoju pie mazām meitenēm, punkts. Jā, tas ir skaidrs. Vispār kalistam aizgājas cirks. Jā. Bet galvenais tie gadījumi jau īstenībā, protams, kad ir maz. Piemēram, ārprāts, par ko Londoni pārvērtusies Londonu, tad pasties visi Tower Bridge, tur tie musulmaņi, jā. Aizbraucām uz Londonu, nejūt nekādus tur drausmīgos musulmaņus. Piemēram, Bredfordā gan ir tur, tā, jā. Bet, protams, ka viņi visi sapulcējās, tas skats, bet man liekas, ka tā dzīve, tomēr tie, kas mīl tās sievietes, tie mīlēs sievietes, kas gribēs ar sievieti kopā radīt bērniņu, viņš gribēs. Ja mēs seši tādi divi jauni cilvēki, nevis tur uzcelt māju kopā vai biznesu, bet kāds būtu, ka mēs radītu vēl vienu cilvēciņu, kā tas būtu. Un ir tādi, kas ir tādi cilvēki, kas neiemīlās, kas vispār nevienu nemīl, mīl tikai sevi, jā. Kur es tagad braukšu atkal vien? Viņam patīk vienam staigāt. Šāds viens staigā pa Parīzi 2 dienas, viņam viss normāli. Izdzer kaut kādu tur aliņu, viens pats staigā tālāk. Viņam okei. Viņam negribās nevienu šērot saulrietu. Bet tas arī ir okei. Saprot, tur jau tā lieta, tas arī ir okei. Tas ir okei, tā kā, bet es saku vienmēr, ko es gribu pateikt, tas ir okei, ka daba vienmēr pati visu saliks. Būs tie trakie mīlnieki, tad tādi remdenie, tad būs geji, tad būs kaut kādi psihopāti, sociopāti, narcisi, tad būs mīlošie tēvi, kuram patīk reāli. Jā, bet tad netaisiet aizsegu aiz pseido kaut kādiem saukļiem, jā? Tad ejiet par savām tiesībām par Stambulas konvenciju, Stambulas konvencija ir tāda konvencija, ar kur var izpumpēt kapitālāko piķi. Visādas nevalstiskas organizācijas, kurām nav pilnīgi nekāds sakars ar vardarbības ierobežošanu pret sievietēm. Tas ir tā kā jāspēr, tas ir paslēpts ar šī. Un kāds tās vecenes īstenībā ir maitas, ka viņas turpina kladzināt un deklamēt to pašu. Un tā ramā, un tur stāv māte, un tur kaut ko kiskis kauns no tām vecenēm. 9% nav precējušās un arī neaprecēsies, un viņām sīkie nebūs, un nekas viņām dzīvē izņemot tos nelaimīgo sauso baltīnu arī nebūs, un lati. Nekas nebūs vairāk, un 2 džemperi būs, un uz ezīt varēs iet visu dzīvi. Bet tā arī ir. Un viss, to arī viss beigsies. Tāpēc viņas auro. Es jau tie Romāni pateicu, ka viņas baurojas tiem, tāpēc, ka tu esi smukāk pa viņām visām kopā, jā. Es to nekad neatzīstu. Es to varu pateikt, jo man priekšnieks nav. Klausies, forši panēm, ko es vēl tev nepaprasīju tādu? Par teoloģiju, tu gribēji? Par teoloģiju, jā. 18 gados tu iestājies teoloģijas fakultātē. Es arī vecmāmiņai no 10 gadiem lasīju pie gultas bībeli. Esmu izlasījis bībeli 2 reizes no sākuma līdz beigām. Un man jau tur no paša sākuma bija jautājums slēgt par to, vaiprāt nežēlību tie vecajā derībā. Man vispār nekas negāja kopā, es viņai prasīju, bet kāpēc? Bet es kaut kā, un man šie jautājumi nodarbinājuši dzīvē līdz pat 2016. gadam, kad es sāku interesēties dziļāk,
Un man Richard Dawkins tēze vienkārši norāva jumtu, viņš teica, ka tu piedari tie reliģijai, kurā kultūrā tu esi nejauši piedzimis. Kādā kultūrā tu esi nejauši piedzimis, tāds tas dieviņš ir. Un es varu, ka fucking tā ir. Un man negāja nekas kopā, un pēkšņi es raku dziļāk tālāk, un es saprotu, tas reāli ir cilvēku radīts dievs, ka Bībele patiesībā iespējams. Un tas ir mans personīgs jūls, ir ebreju tautas pasakas, kuras ir mutvārdos pārstāstīts un likts un pārlikts kopā, un kad varenie ir tomēr salikuši to. Kāpēc tu iestājies teoloģijas fakultātē, un kā tev šķiet, vai Dievs ir? Jā, tu vispār neidealizē manu izvēli iestāties teoloģijas fakultātē. Jo, kāpēc? Es arī tāds radīju, ka man tā ticība baigi insē, man izvēlēju islāms, bet tā, ka lai es iesniegtu doķus teoloģijas fakultātē, es nebrīd neaizdomājos. Tur tomēr jābūt nopietnam tādam. Skaties, tajā laikā tātad man bija 18 gadi, tikko pabeidza skolu, un tajā laikā tev nebija baigi daudz, nekāda liela izvēle, kur iet. Ja tev bija kas juristi, es un jurists tur bija ļoti tālu, ja? Kaut kādi vadībnieki, tur bija matemātika, makroekonomika arī. Nav mans, es tomēr tās filologs vairāk. Ja? Es vēl iestājos arī angļu valodas filologos. Jā, es uzreiz gāju gan uz teologiem, gan uz angļu valodas filologu, bet kā par teoloģijas par uznāju vecāku draugi pateica, ir tāda teoloģijas fakultāte, ja viņi vēl īsti nezina, ko viņi grib, jo es tiešām nezināju, ko es gribu. Man bija 18 gadi, zin kā. Un, tur ir visādas interesantas valodas, un es sadzirdēju vārdu valodas, forši, ja, priekš kā man iet atkal to angļu valodu, tur malt 4 gadus, ja es viņu tāpat labi zinu, es tur biju cik tur bija vai 1000 punkti vai 100, es tagad neatceros, es biju no 900 kaut kur tur pašā augšā, ja. Un es domāju, forši, es varēšu mācīties, tur zinu, aramiešu valodu, sangrieķu, grieķu valodu, sanebreju, visas šīs te interesantās valodas. Tur vēl bija filozofija, tur bija psiholoģija, tur bija vispār diezgan interesanta priekšmeti, loģika. Tas bija tāds interesants periods, bet es nomācījos 1. gadu un sapratu, ka es gribu strādāt. Pirms tam bija teikusi, es vispār nekad nestrādāšu. Man bija tāds interesants nostādījums manā galvā. Un tad es sāku strādāt, sāku mans puslodzi Microsoftā. Un tad es ievilkos iekšā visā strādāšanas un darba procesā. Man tā patika. Es pēc tam diezgan ievilku vispār visu savu to bakalauru. Man bija kaut kādi 2 gadi vēl akadēmisko es ņēmu, un tad beigās man jau pateica, ja tu tagad nepabeigsi, tad tev atkal viss no sākuma. Es jau stāvoklī, man jau 8. mēnesis man bija, un es labi Paliks stāvoklī mācoties teoloģiju. Iedomājies, tāda brīnuma notiek. Halleluja! Atbildi vai es ticu Dievam. Jā, paldies, Maika, atnāc mums 5. programma, bija ļoti interesanti. Mīļie draugi, komentējiet, rūpības dzēsīs pāri jau atstāsim. Kā vienmēr, šodien tas ir viss pagaidām atā. Šīs nebūtu iespējams bez kredītu apvienošanas ekspertiem Latvijas kredītņēmēju palīdzības programmas. Vairāk par mūsu atbalstītāju meklē interneta vietnē lkpp.lv. Atkārtoju vēlreiz lkpp.lv. No bullshit experience kopā ar Andru Kiviču.